Šodien mēs dosimies Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko cilvēki domā par darba drošības apmācībām. Ko jūs atceraties no savas pēdējās darba drošības instruktāžas? Ugunsdzēsuma aparātu, kad mēs dzēsām to uguni. Vai es kaut ko atceros? Es vienkārši to pildu visu laiku, man nevajag atcerēties. Nevajag sazāģēt sev rokas, saskrūvēt sev rokas, jā. Ja godīgi es neatceros, tāds ķeksīšu pēc darbs, diemžēl, vai par labu. Jālas nebija to izstāstīt, un tad bija katram jāizmēģina, kā notiekās darbs ar tādu ugunsdzēsuma aparātu. Kā izraut no rozetes pareizi elektrisko vadu. Ja jūs varētu kaut ko mainīt tajā stilā vai formātā, piemēram, vairāk interaktīvus video vai testiņus, ko jūs gribētu mainīt? Drīzāk vieglāk ir uztvert, kad ir vizuāli materiāli. Cilvēks un stāsta par savu pieredzi, nekā kaut kādi papīra konspekti vai video ieraksti vai vēl nezinu kādi. Nezinu, tagad jau mākslīgais intelekts ir aktuāls, varbūt ar mākslīgo intelektu var uzģenerēt tādas video, kas notiek, ja tu neievēro darba drošību. Lektors labāks par papīru. Vismaz daļēji arī praktiskai, un tad arī kaut ko pasakt. Tas paliek vairāk atmiņā. Laikam tā jau ir. Tā jau laikam ir, ko mēs redzējām video. Pēc būtības es to redzu katru nedēļu. Cilvēki ļoti bieži pie manis atnāk uz klātienes apmācībām, un tur nav tā seja. Es šodien kaut ko jaunu iemācīšos. Tur pamatā ir seja, kad tas vienreiz beigsies. Un es savukārt redzu datus, un dati saka to pašu. Cilvēki pabeidz apmācību, sistēma fiksē faktu, certifikāts uzģenerējās, viss kārtībā uz papīra. Uz papīra mums jau vienmēr viss ir kārtībā, bet tajā brīdī, kad esi tur auditorijā kopā ar cilvēkiem, un tu redzi, kad viņš klēpī tur telefonu, viņam nekas neinteresē, vienīgais, kur var ātrāk parakstīties, tad tu saproti, ka tas, kas ir uz papīra un tas, kas ir dzīvē, ir divas dažādas lietas. Un interesantākais, sistēma jau nevar pateikt starpību. Sistēma saka, viss kārtībā, cilvēks aizgāja mājās un neko neatcerās. Bet sistēmaņš vai arhīvā ir zaļš. Viss kārtībā. Jā, šeit var teikt arī īstenībā skarbi, zaļš sistēmā, bet tukšs galvā. Un lielākoties tas arī nav tāpēc, ka cilvēks ir nemotivēts vai kāds slikts. Tas lielākoties ir tāpēc, ka viņš nav saņēmis labas apmācības, kas ir tieši par viņa darba vidi, par viņa iekārtu un galvenokārt viņam saprotamā valodā. Un, ja principā mēs pajautātu šī webināra dalībniekiem, ko jūs atceraties no pēdējās darba aizsardzības vai citām korporatīvajām apmācībām, visticamāk jūs atbildētu līdzīgi, kā mēs redzējām šajā video. Neko daudz. Jā, droši vien tā arī būtu, bet jautājums šobrīd nav, kā iegūt labākas atbildes. Jautājums ir, kāpēc mēs esam to pieņēmuši par normu un kāpēc mēs turpinām to praktizēt. Un tieši par to ir šīs dienas webinārs, kāpēc tā ir un ko mēs varam darīt labāk, lai to visu uzlabotu. Jā, sveiciens visiem webināru dalībniekiem. Es esmu Elvijs, vadu ikdienā apmācības gan klātienē, gan digitālajā vidē. Un varu droši jums pateikt, es zinu, kas ir labas apmācības un kas ir tādas apmācības, kas tikai izskatās kā apmācības. Es savukārt esmu Raivis, ikdienā attīstu MMO produktus, nodrošinu arī šo produktu ieviešanu pie klientiem ikdienā, digitalizēt šos procesus. Es saprotu to, ko sistēmas var izdarīt, ko nevar izdarīt, un kur sākas realitāte, kur beidzās dati. Un šodien mēs kopā esam uzaicinājuši vēl 3 studijas viesus. Mēģināsim jūs izstāstīt visu pilno stāstu, no problēmas līdz risinājumam. Mums būs akadēmiskas vides pētījums par apmācību efektivitāti, tad mums būs arī uzņēmuma pieredzes stāsts un sadaļa par e-apmācību risinājumiem. Tāpēc noteikti palieciet šodien ar mums šajā webinārā, jo plānojas ļoti interesants un piesātināts saturs. Bet pirms mēs vēl virzamies tālāk, sāksim ar to, kāpēc šī situācija, kā mēs redzējām video, kāpēc tāda šī situācija vispār ir. Un, principā, tas, ko jau mēs redzējām video, īstenībā ir tas, ko mēs visi zinām sabiedrību kopumā. Bet mēs reti par to runājam skaļi, kaut kā atzīstam, ka tas tā ir. Jautājums, kāpēc tā ir? Vai tāpēc, ka darbinieki slinki, apmācības slikts, vai tāpēc, ka darba devējiem nerūp? Parasti jau nekas no tā, ko es iepriekš teicu. Ķeksīšu kultūra nerodas tāpēc, ka kādam nerūp. Tā rodas tāpēc, ka uzņēmumiem vajag pierādījumu ātri. Ka paraksts ir savākts, ka tests ir nokārtots, ka certifikāts eksistē. Un visa sistēma
likumdošana, auditori, iekšējā dokumentācija prasa to pierādījumu, ka process ir noticis. Nevis pierādījumu, ka cilvēks kaut ko saprata, ne pierādījumu, ka mainījās uzvedība, ne pierādījumu, ka viņš rīt darīs savu darbu labāk un drošāk. Vienkārši, ka process ir noticis un punkts. Un tagad, ja jums, kā uzņēmuma vadītājiem vai atbildīgiem speciālistam, uz rītdienu, piekdienu jums ir jāapmāca 200 darbinieku. Ko jūs darīsiet? Jūs meklēsiet ātrāko, efektīvāko risinājumu. Tas nevienmēr nenozīmē to, ka tas būs labākais risinājums un šīs zināšanas tik tiešām tiks arī nodotas un kaut kas arī mainīsies. Bet šeit ir tas, ko mēs gribam izstāstīt šodien. Certifikāts var pierādīt, ka process notika, bet tas automātiski nepierāda, ka darbinieks ir zinošs. Pabeigšanu ir viegli izmērīt, reālu gatavību un zināšanas krietni grūtāk. Un tāpēc visa esošā kārtība ir optimizēta uz to, ko var izmērīt, uz ķeksīti. Tā īsti nav neviena vaina, tā ir loģiska realitāte, kas rodās no esošās kārtības, bet jautājums ir, vai mēs ar to esam apmierināti? Visticamāk jau nē, ja tiek rīkots šāds webinārs no mūsu puses, jūs arī esat šodien pieslēgušies tam webināram, lai uzzinātu, kā tad to var vērst par labu. Bet ko par to saka zinātne? Vai pētījumi apstiprina to, ko mēs tikko aprakstījām? Kas nosaka to, vai apmācības būs vai nebūs efektīvas? Un kā to visu vērst par labu, kā jau es minēju? Tāpēc turpinājumā dosim vārdu Latvijas Universitātes darba aizsardzības sistēmas vadītājai un docentai Ivetai Daugulei, bet pirms mēs vēl dodam vārdu Ivetai, gribējām minēt par iespēju uzdot jautājumus, Elvija, vai ne? Jā, tad Iveta droši ieņemiet savu vietu. Kamēr Iveta ieņem savu vietu, gribēju informēt visus par to, ka jums ir iespēja uzdot mums jautājumus, gan mums ar Aivi, gan šodienas runātājiem. Savos ekrānos labajā apakšējā stūrī jūs redzat kvadrātkodu, droši skenējiet, uzdodiet savus jautājumus, un mēs centīsimies uz tiem rast atbildes. Tad vārds jums, Iveta. Paldies. Jā, tad, kad mēs runājam par to, kā mēs mācāmies, tad mēs arī domājam, cik ātri tie cilvēki atcerēsies, cik ilgi viņi atcerēsies to, kas viņiem ir iemācīts. Un īstenībā baigi ilgi viņi neiemācīsies. Neatcerēsies, jo ir ļoti daudz lietas, kas viņiem traucē. Viņi vienkārši pakāpeniski aizmirst. Tad kāds kaut ko viņiem ir jautājis. Tad viņiem liekas, ka vajag paskatīties telefonā, kamēr jūs viņiem stāstat instruktāžu. Un tad kaut kas tiek pastāstīts tādā veidā, ka cilvēks līdz galam nesaprot. Un ir svarīgi saprast, ka, ja cilvēkam saka, tagad mēs runājam, tev ir jāiet uz darba aizsardzības instruktāžu, viņam vēl nostrādā vēl viens slēdzīts instruktāžu, kas tas tāds ir? Jo īstenībā mums jāsaprot, ka mēs runājam par mācīšanos. Cilvēkam, ja viņam saka, nāc mācies par savu drošību, ir pilnīgi citu uztveri, nevis tad, kad viņam saka, ej, tev vajag veikt instruktāžu. Jo cilvēks nesaprot, kāpēc, es visu saprotu. Tad, kad viņam saka, tev ir jāmācās, viņš to uztver savādāk. Līdz ar to tajā brīdī, kad mēs runājam par instruktāžu, mēs vēl pasliktinām to, kā viņš uztver to informāciju. Un tas, kas to var samazināt, protams, ir, ja mēs viņam atgādinām šīs lietas ikdienā. Aizmirst ļoti ātri. Tāpēc vajag biežāk, ik pa brīdim atgādināt kaut kādas svarīgās lietas, kas ir kritiskas cilvēku drošībai. Un svarīgi ir arī saprast, ka ne visi cilvēki mācās vienādi. Viņi uztver informāciju atšķirīgi un par dažādām lietām ir jārunā dažādi. Un tad, ja mēs runājam par mācīšanās ilgumu, arī šeit atšķirās. Mikromācīšanās īsi fragmenti palīdz ļoti labi nostiprināt tās zināšanas, kuras jāpatur prātā uzreiz. Cilvēki ir gatavi iesaistīties, viņiem nezūd uzmanība, viņi šīs mācības arī pabeigs. Viņi atcerēsies vismaz kādu laiciņu to, ko viņi mācījās. Protams, ka mēs nevaram teikt, ka mikromācīšanās palīdzēs kādam kļūt par raķešu zinātnieku. Tur tomēr ir jābūt dziļākai izpratnei, koncepti sarežģītāki. Bet, ja mēs runājam par ikdienas lietām, jo mēs saprotam, mums jau uz darbu atnāk cilvēki, kuri ir profesionāļi. Viņi ir mācījušies pamatīgi, viņi zina to savu tēmu. Tas, kas mums viņiem ir jāiedod, ir uzņēmuma konteksts, kā mēs mācāmies, kas mums ir svarīgi uzņēmumā. Kas viņam ir jāatcerās attiecībā uz uzņēmumu, kur kas ir nolikts, ko drīkst slēgt iekšā, ko nedrīkst slēgt iekšā, mazi fragmenti
Un, ja cilvēkam iedod daudz mazus fragmentus vienā garā pusotrā stundā, viņš jau tos pirmos ir aizmirsis. Un tāpēc labāk ir tāda sadalīt, ja runāt par to biežāk. Protams, jāņem vērā, kā mēs runājam atkal, vai cilvēks prot lietot tehnoloģijas, cik tā tēma ir sarežģīta, vai viņš vispār spēj piekļūt tam saturam. Tās ir daudz tehniskas lietas, kas arī ir jāņem vērā, kad mēs par šo runājam. Un tāpēc to ir svarīgi paturēt prātā. Un tad, kad mēs esam šīs mācības noslēguši, un es vēlreiz uzsveršu, ka mēs tiešām runājam par mācībām, nevis par instruktāžām, jo tā mācīšanās ir sadarbošanās. Mācīšanās procesa laikā cilvēks aktīvi iesaistās un saprot, kā šīs zināšanas pielietot. Tad, kad viņam vienkārši stāsta, kas viņam ir jādara, viņš klausās, pamāja ar galvu, aiziet projām. To, ko atcerās, varbūt ievēro, varbūt turpina darīt bez savām. Un tas arī ietekmēs viņu uzvedību darbā. Tad, kad viņš būs izpratis, kāpēc viņam viena lieta ir jādara vienā veidā un otra lieta ir jādara citā veidā, tad viņš arī sāks tā rīkoties. Ja viņš var uzreiz pielietot šīs prasības, kas attiec uz viņu drošību, beidz mācības un sāk strādāt, un viņam ir gan vadītāja atbalsts rīkoties droši, gan izpratni par to, kāpēc viņam jārīkojas droši, tas viņam labāk paliks prātā. Un te ir arī ļoti svarīga tā vadītāja loma. Ja vadītājs, un visticamāk tiešais vadītājs uzreiz nepasako līdzi, ka tās iegūtās zināšanas tiek pielietotas, kad tās drošības prasības tiek ievērotas, tad mēs varam sagaidīt to, ka mums kaut kas pa ceļam pazudīs, un atkal mēs atgriezīsimies pie vecās prakses. Tad varbūt ir jāatkārto vairāk, biežāk nekā vienu reizi gadā tāds pamatīgs pasākums. Un, ja tā mācīšanās arī ir ar aktīvu iesaisti, un šeit es ar aktīvu iesaisti nedomāju tikai to, kad cilvēks kaut ko dara praktiski, bet tā varbūt arī digitālā vidē interaktīvi iesaisti. Viņam ir jāveic kāda darbība, viņam ir kaut kas jāpaskatās, jāpadomā, jāatbild uz kādu jautājumu. Kaut kas tāds, kas viņu ievelk tajā procesā un to no instruktāžas padara par mācīšanos, tas arī padarīs dzīvi skaidrāku. Un vēl ir svarīgi saprast, ka tad, kad mēs runājam par to, ka cilvēks kļūdās, viņš izdara kādas lietas nedroši, viņš kaut ko ir aizmirsis, kaut ko ir sajaucis, tā ir iespēja mācīties. Un mācīties ne tikai tam cilvēkam, kurš ir sajaucis, viņam nevajag obligāti vienmēr pārmest, kad kā tu vispār kaut ko šitādi izdomāji. Bet uzņēmumam jāņem vērā un pašam jāmācās, kā viņš vispār līdz tam nonāca, kas viņam atļāva vispār būt tajā situācijā, kad viņš kļūdās. Vai uzņēmums viss ir izdarījis un ko uzņēmums varētu darīt labāk? Stāstīt pārējiem kolēģiem, kad rekur var rasties šādas situācijas, protams, nesaucot vārdā un nekauninot, kā mums vajadzētu rīkoties. Un šeit ir arī svarīgs līderu atbalsts. Uzņēmumam ir jāgrib rīkoties droši, ja uzņēmums vēlas sasniegt panākumus drošībā. Un mums arī bija pētījums pagājušā gada pavasarī, un es tos galvenās lietas, ko iezīmēju, kas ir šobrīd, kad mēs runājam par normatīvo regulējumu, tad viena no tām lietām bija, kad mēs joprojām mums ir instrukcijas, un instrukcijām ir 5 nodaļas. Un tad, kad mēs skatāmies un liekam tos dokumentus vienā uzņēmumā blakus, mums atšķirās 3. nodaļa. Drošības prasības darbu veicot, darba aizsardzības prasības veicot darbu. 1. nodaļa, viņi iezīmē laukumu, 2. nodaļa, kas tad būtu jādara pirms darba uzsākšanas, 4. nodaļa, kas tad būtu jādara tad, kad mēs darbu beigsim, un rīcība ārkārtas situācijās 5. nodaļa. Atšķiras faktiski 3. Kamēr cītīgs darba aizsardzības speciālists savā instruktāžā stāstot visu instrukciju no sākuma līdz beigām, tiek līdz 3. nodaļai, jau ir laiciņš pagājis, un tad, ja viņš ir ļoti cītīgs, viņš viss šīs instrukcijas atkārto vairākas reizes, jo cilvēkam jau nekad nav tikai viena instrukcija. Un, ja mēs runājam par digitālo vidi, tad šo mēs varētu ļoti labi atrisināt, jo mums ir saturu mēs varētu salikt tieši tā, kā mums vajag. Un šo dublēšanos novērst. Bet tur ir mazliet arī ar to normatīvo regulējumu jautājums, jo kā tad
ar kuru instrukciju tad iepazīstinās tikai līdz pusē. Nu, tā kā var visām ir. Un mazliet, tā ir šobrīd tāds izaicinājums, kad normatīvais regulējums ir palicis pie ļoti strukturētas kārtības laikmetā, kad bija tikai papīrs. Ir instruktora paraksts, ir instruētā paraksts un ir skaidra instrukcija un ir skaidri zināms, ka darbinieks ir pārkāpis 38.5 tajā brīdī, kad viņš ir sadarījis nepatikšanas. Vai viņš to 38.5, pat ja viņš ir redzējis, ja viņam par to ir stāstīts, atcerās? Nezinu. Jā, tādas tās lietas iezīmējas. Jā, tad man īstenībā radās tāda viena svarīga atziņa no tā, ko jūs stāstījāt. Vai es pareizi viņu sapratu, ka tomēr apmācības nevajadzētu definēt kā instruktāžas, jo no tā vārda instruktāžas cilvēki baidās tieši. Pretreakcija kaut kāda. Ir tā, ka cilvēkiem ir liela dzīves pieredze. Instruktāža asociējas ar to, ka atnāc šurp, paraksties šeit, ej projām, viss darbiņš izdarīts. Viņiem jau ir ilgstoši tā sliktā prakse, jau ir iestājusies, ka instruktāža ir tas. Manam parakstam ir jābūt žurnālā. Savukārt tie, kas ir jaunāki, viņiem vārds instruktāža nenozīmē pilnīgi neko. Viņiem tas vārds neizsaka, viņi nesaprot, ko no manis jūs gribat. Turklāt, ja mēs arī runājam par mācībām un apmācībām, es teiktu, ka mēs runājam par mācībām. Mani kolēģi ar pedagoģisko izglītību saka, ka cilvēks mācās. Mācības ir sadarbība, mācības ir aktīva iesaiste. Tad, kad mēs runājam par apmācību, tad mēs arī mazliet tomēr tā kā nenolīmeņojam to, kurš mācās un to, kurš māca vienādi. Principā, ja mēs runājam par terminoloģiju, mums būtu jārunā par mācībām. Tad visiem būtu skaidrs, ka tā ir viņu atbildība tur piedalīties, gan tiem, kur māca, gan tie, kur mācās. Un viņi saprast, kāpēc viņiem tur ir jābūt. Ļoti labi, jā, ļoti labi atziņa. Tas nozīmē, ka nākotnē mēs neizsakam nāc uz instruktāžu, bet nāc uz mācībām. Jā, tad tas būs mūsu komandas darbs, tevi apmācīt konkrētam darba izpildes mērķim. Jā, nāc uz mācībām par drošību, mācies darbu veikt droši, mācies drošus darba paņēmienus. Saprotu, ok, es mācos. Jā. Un kā jūs redzat šīs instrukciju nākotni šajās mācībās? Vai viņām ir nākotne tām instrukcijām, vai tomēr vajadzētu samazināt vispār tos apjomus, iespējams vispār pat atcelt no likumdošanas to instrukciju prasību? Ja mēs runājam par digitālo vidi, kas arvien vairāk ienāk, tad jāsaprot, ka digitālā vidē visur paliek digitālās pēdiņas. Tajos log failos var saprast, kāds ir bijis saturs, kurš viņu ielika, kurš viņu skatīja, cik ilgi skatīja, uzdot jautājumus vai saprata. Mēs šo varam izsekot. Instrukcijai tā loma savulaik bija saprast, kas tam cilvēkam ir jāzina un pārliecināties, ja viņš kaut ko nav izdarījis, vai viņam tajā sarakstā bija šis uzdevums zināt. Ja mēs runājam par digitālo vidi, es neredzu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu papīra dokumentu, kas dublē saturu, kas ir ielikts digitālā vidē. Un īstenībā jau mēs runājam par drošības konceptu, mēs runājam par vispārīgām drošības prasībām, kuras ir jāievēro. Un es neesmu droši, ka tā instrukcija kā dokuments ir nepieciešams tajā brīdī, kad tas viss ir digitālā vidē, kur viņš var būt sastrukturēts savādāk. Sapratu, jā. Labi, tad vēl viens jautājums. Kā jūs redzat tieši tiešo darbu vadītāju iesaisti šajās mācībās? Cik liela loma viņam varbūt būtu jāņem šajās mācībās, lai tiešām to saturu izveidot labu, atbilstošu un visiem arī gribētos nākt uz tām mācībām? Tiešajiem vadītājiem ir ārkārtīgi liela loma pirms tam, lai visi uz tām mācībām atnāktu, jo ja viņi neuztvers to par svarīgu, tad viņi izdomās visu kaut kādas darbiņas. Un otra ļoti svarīga loma ir pēc mācībām noturēt iemācīto tajā līmenī, kas uzņēmumam ir nepieciešams. Par pašu mācību saturu ir skaidrs, ka tur ir nevis tikai tiešo darba vadītāju, bet arī to, kuri darbu veids loma, pateikt, kas viņiem ir nepieciešams, padalīties par to, kas ir vieglāk, kas ir grūtāk, kas ir skaidrs, kas mazāk skaidrs. Bet tiem tiešiem vadītājiem drīzāk ir loma noturēt sasniegtās zināšanas pielietošanā. Jebkurā gadījumā tiešām darba vadītājiem ir liela loma. Gan cilvēki vienkārši kaut vai ienākot uz tām apmācībām, lai viņš vispār ierastos un arī pēc tam noturēt to līmeni darba vietā reāli. Jā. Paskatīsimies, vai mums ir kādi jautājumi no auditorijas. Jā, tad
Viena lieta ir vēl par mikromācīšanos. Jūs daudz uzsvērāt arī mikromācīšanos. Vai jūs varat nedaudz pastāstīt saviem vārdiem, kā jūs redzat, kā izpaustos mikromācīšanos? Viņai ir ļoti daudz dažādi paveidi. Atkarīgs no tā, kas ir jāmāca. Un ko tam cilvēkam vajag iemācīties. Bet, man liekas, ka šobrīd H5P ir viens no tiem risinājumiem, kas var ātri iedot vajadzīgo informācijas apjomu. Ja tā ir kaut kāda viena lieta, kas ir jāsaprot, vai kaut kāds neliels koncepts, kas ir jāsaprot, cilvēks redz, viņš var izlasīt, viņam ir iespēja skatīties padziļināt, ja vajag, ja viņš saprot, viņš var iet tālāk. Nu, tur ir diezgan brīvs iespējas digitāli video to organizēt. Jautājums, ko mēs uzdodam visiem šodien, ja? Pēdējais jautājums. Es domāju, tur aizbraušu ar uzjautāt, jā. Jā. Tātad šodien visiem webināru dalībniekiem mēs uzdodam vienu to pašu jautājumu beigās. Ja jums būtu viena iespēja mainīt jebko apmācību procesu organizēšanu Latvijā, mēs Kulberga vietu jau aizņemtu, bet iztēlēsimies, ka mēs tur ielicam tajā pēdējā vilcienā. Kas tas būtu, ja mums ir šī līderība un kaut kāda vara un resursi, teiksim, to mainīt un tā kā pagriezt to ratu, teiksim, citā virzienā? Tad, kad mēs realizējām mūsu projektu Digitaloši, mēs tur sarakstījām uz diezgan daudz lapām par to, kur ir šobrīd kaut kādas plaisas starp regulējumu un to, kas notiek. Bet laikam tā viena lieta, kas rada liels izaicinājums digitālā vidē, tīri tehniski, ir instruktora paraksts e-mācību procesā. Jo tā ir asinhrona mācīšanās. Cilvēks mācās tajā brīdī, kad viņam ir ērti, viņš noslēgumā aizpilda kādu testu, ir skaidrs, kad viņš ir beidzis mācīties. Kāpēc tas būtu vēl jāapliecina instruktoram, ka viņš tiešām kaut ko tur ir mācījies? Viņš ir satura autors, viņš savas digitālās pēdiņas jau ir atstājis. Bet tīri praktiski tādu mūdlu pārprogrammēt, lai tos parakstus tur ieliktu, tā ir mazliet elles, atvainojos. Jā, un tas ir ļoti svarīga piezīme. Tiešām, ja tas saturs tur ir un tur ir veidojis konkrēts instruktors, kāpēc tad vēl dubultā ir jāapstiprina, ja tā visa digitāla informācija tur paliek? Principā es no savas puses varu komentēt, ja es ikdienā strādāju šo procesu digitalizāciju, ne tikai apmācību kontekstā, bet arī citu, kas skar darba aizsardzību, arī citus biznesa procesus. Tad bieži man liekas, ir tas, ka arī uzņēmēji, kas pēc idejas varbūt ir inovatori un uz tām pārmaiņām tendēti, viņi grib vienkārši to pašu procesu, kas viņiem ir bijis fiziskā veidā, pacelt pilnīgi viens pret viens uz to digitālu. Un sanāk, tur it kā tev jāizdara kompromisi kaut kādu, un no kaut kā jāatsakās. Man liekas, tas klibo, ka tā kā, man vajag pilnīgi viens pret viens tā kā bija tad. Un tur sākas tad, ka sistēma visu nevar izdarīt, bet tur jau tā sistēmas doma ir tāda, ka mēs pamainām to domāšanu, turpmāk darīsim citādāk, vai ne? Tur jau tā lieta, ka tā ir loģiska prasība no uzņēmēja, jo viņam ir regulējums, kas atbilst tikai papīram, un šajā regulējumā, lai gan digitalizācija ir atļauta, viņa tajā nav ietverta, tā kā pēc būtības vērtējot tos procesus, kas ir iespējami digitālā vidē. Jā, tik tālu par šo te zinātni. Tik tālu par zinātni. Paldies, Iveta. Tik tālu par zinātni, bet kāda ir uzņēmēja pieredze? Tāpēc, ka nākamo webināru dalībnieku es gribētu pieteikt Maiju Treju no Gameosa, kas ir personāla attīstības vadītāja. Principā, paskatīsimies, ko tad uzņēmēji saka par apmācību tādā sarunas veidā, ko došu tālāk vārdu Elviem. Jā, sveiki, Maija. Nedaudz iepazīstināšu skatītājus ar to, ko jūs pārstāvat uzņēmumu. Tad īstenībā ļoti maz daudzums cilvēku noteikti pazīst jūs, lielākā daļa to tieši pazīst, jo jūs tirgojas ar 33 gadus jau. Un tie, kas ir bijuši īpaši pie jums Mūksalas ielā, redzējuši jūsu dinamisko vidi, ļoti daudz lietas jāzina cilvēkiem, tajā pašā laikā jums ir vēl ražošanas uzņēmums, vairākas struktūras, noliktava ar bīstamības darbiem, jo tur tehnikas kursē uz priekšu un atpakaļ. Tajā pašā laikā jūs nodarbinat 230 darbiniekus, un jūs arī lepojaties ar to, ka ir ļoti maza kadru mainība. Tad kāpēc tik garš ievads īstenībā? Tad uzreiz rodas pirmais jautājums, kāda ir jūsu panākuma atslēga un vai te ir kāds sakars ar apmācībām? Varbūt nav nekāds, un mēs tikai stāstam, varbūt apmācība tur mazu lomu spēlē tajā visā. Jā, paldies par ievadu. Jā, tiešām esam 33 gadus jau Latvijas tirgū, kā Latvijas uzņēmums. Un, ja ir jautājums par panākumu atslēgu, tad droši vien tā nebūs viena atslēga, bet tāda atslēgu bunte.
Un kā viena no svarīgākajām atslēgām noteikti ir cilvēki. Tie ir cilvēki un komanda, profesionāla komanda, uz mērķi orientēta komanda. Tā ir noteikti viena no mūsu tādām stiprākajām uzņēmuma attīstības atslēgām. Otrs, protams, ir tas, ka uzņēmums ļoti domā par attīstību un arī investē tādā ilgtermiņā, lai uzņēmums augtu nepārtraukti. Ja ir jautājums par apmācībām vai apmācības bija tas panākuma atslēga, es droši vien neteiktu tā, bet tas ir viens no instrumentiem, jo, lai panāktu to, ka šī komanda ir profesionāla, ir noteikti vajadzīga vienāda izpratne par gan procesiem, gan zināšanas par produktiem, gan par tirgu. Mums uzņēmuma arī daudz kvalitātes prasības, kas nozīmē, ka ir jābūt arī konsekventai darbībai. Un, protams, tā kā mēs esam pārtikas gan ražotājs, gan arī nodarbojamies ar pārtikas apriti, tad likumdošana un standartu prasības arī ir viens no būtiskiem aspektiem. Līdz ar to, lai to visu nodrošinātu uzņēmumā, ir nepieciešams šīs apmācības. Jā, to mēs redzam arī no mūsu starptautiskajiem tirgiem, ka tur ļoti bieži klienti prasa ieguldīt vairāk arī apmācībās, jo tas nes produktivitāti, samazina nelaimes gadījumus, varbūt izslēdz tādas sekas, ka tiek apturēts kaut kādas ražošanas iekārtas. Tad īstenībā tas galvenā lieta, ko jūs uzsvērāt, tas ir tas instruments, jā. Bet varbūt jums uzņēmumā ir bijusi kāda situācija, kas lika jums pārdomāt, ka tas instruments tiešām ir labs un tur ir jāinvestē vairāk? Es uzņēmumu pievienojos 6 gadus atpakaļ. Un kā jau lielākā daļa uzņēmuma tajā laikā, es domāju, ka arī varbūt daļai šobrīd, tad, ja mēs runājam par darba drošību, kā vienu no aspektiem un apmācībām bija biezas, skaistas mapes un daudz reģistri, kuros visiem obligāti jāparakstās. Bet man bija skaidrs, ka šī metode nav īsti tā, kas dos to labāko rezultātu, jo, kā jau jūs paši ievadā minējāt, tad cilvēki ātrāk grib ne jau lasīt šo mapu saturu, bet tikai parakstīties. Un tad, es, protams, domāju par tiem risinājumiem, ko ieviest un pārgājām uz apmācībām, arī darba drošībā. Un tātad, izmantojot to pašu apmācību platformu, mēs arī integrējām daļu no mūsu iekšējām apmācībām, kas ir gan obligātās apmācības darbu uzsākot darbiniekiem, gan arī ir atkārtotās apmācības, kuras viņiem ir jāiziet. Varbūt jūs novērojat, kā jums mainījās produktivitāte tajā brīdī, kad jūs pārgājat uz apmācību vidi? Tādi dati tieši par produktivitātes izmaiņām man nav, bet katrā ziņā ir noteikti vieglāk administrējams tas un arī cilvēkiem vairāk to, jo viņi kļūst vairāk atbildīgi par to, ka viņi izlasa šo saturu. Viņiem ir pietiekami daudz laika dots, jo viņi var darīt gan darba laikā, gan iespējams arī brīvajā laikā, iziet šiem materiāliem. Viņiem ir jāapliecina, ka viņi ir iepazinušies un arī jānokārto šie testi veiksmīgi. Kas nozīmē, ka tam darbiniekam tomēr ir tā atbildība šīs apmācības veikt, uz ko mēs arī ceram, ka daļa zināšana viņam arī paliek. Ja mēs iedomājamies situāciju, ka es, piemēram, esmu jūs jaunais darbinieks, un tagad es sākšu pie jums strādāt, kāda izskatītos mana pirmā darba nedēļa tieši no mācību viedokļa? Uz kādām mācībām jūs mani sūtītu vai kādām varbūt padziļinātākām apmācībām? Apmēram varbūt par ieskicēt. Pieteiksies vasaras darbiem tā. Jā. Droši vien atkarīgs no amata, kurā jūs pieteiktos, bet pieņemsim, ja jūs pieskaties, noliktavā par noliktavas darbinieku, tad pirmais, kas būtu, droši vien, būtu tiešais darba vadītājs vai varbūt mentors, kurš ievadītu jūs īsas darba drošības apmācības, kas būtu tīri praktiski darba vidē. Un, protams, tātad instrukcijas attiecībā uz veicamo darbu. Paralēli tam jums tiktu arī nozīmētas apmācības, kas ir elektroniskajā e-vidē, kas ir drusku lielāks apjoms. Un tad paralēli šīm darba dienām jums būtu jāiziet viss modulis, kas tur ir paredzēti šīs e-apmācības gan darba drošībā, gan ievads darbu uzsākot un attiecīgi jānokārto
jānokārto pārbaudas darbi. Tad es kā personāla attīstības vadītāja sistēmā sekoju līdzi, vai darbinieks ir izgājis visas šīs apmācības, un ja gadījumā viņš nav, tad ziņoju tiešām darba vadītājiem un atgādinu. Varbūt varat padalīties, kā tieši tā darba vadītāja iesaiste notiek, cik lielu lomu viņam tieši šajās mācībās? Tas, ka zināšanas, tādu teorētisko bāzi mēs īstenībā varam ļoti vienkārši iedot caur apmācībām, caur instruktāžām, caur dokumentiem. Tātad tas, kas viss cilvēkam ir jāapgūst un jāiemācās no galvas, bet to praktisko pieredzi var iedot tikai caur reālām darbībām, un tur arī iesaistās mūsu darba vadītāji, tiešie vadītāji, mentori, kas šo darbinieku ved cauri un norāda uz to, kā praktiski tad ir jāpielieto tās teorētiskās zināšanas, instrukcijas un visu pārējais. To, ko var izsacināt, ka pirmā darba nedēļa pie jums nebūtu nemaz tik vienkārši, ka būtu daudz jāiegūma informācija, jāskaras ar darba vadītājiem. Ja tu gribi ilgi strādāt Gemosā, tad tev jāmācās sākumā. Ja tu nemācies sākumā, tad diez vai tu ir ilgi strādās. Mēs jau noskaidrojam, ka tas ir tas atslēgas vārds, cilvēks sūtīs apmācībā. Jā, mums laikam pēdējais jautājums, ko mēs uzdodam visiem, kāds zina. Ja tu varētu mainīt Latvijā jebko, kas skar apmācības tieši korporatīvā vidē, viņas varbūt arī īstenībā ne tikai par šo drošības tēmu vai par šīm obligātajām apmācībām, vispār kā tas tiek organizēts, kāds ir fokus un kāda būtu tāds tava ar tev tajā visā. Viena, varbūt divas. Divas, labi. Viens noteikti, kad es gribētu tās obligātās apmācības, ir tās apmācības, ko nosaka likumdošana un standarti, salāgot ar to, kad ir iespējams viņas vienkāršot un digitalizēt, ka nav tik ļoti jābūt formāli visam parakstiem pēc paraksta. Tas ir viens, un otrs noteikti tas, ka apmācībām ir jābūt jēgpilnām, īsām un saprotamām. Jo, man liekas, mūsdienu digitālajā laikmatā, kad cilvēks skrūlē telefonu un viņi ir gatavi veltīt tikai 15 sekundes laika, tad mums ir jāatrod tas īstais formāts, kā mēs šo cilvēku varam uzrunāt un viņam iedot šo informāciju un arī ieinteresēt, iemācīties, uzrunāt kaut ko jaunu. Vēl pirms palaidām māju projām pārliecināsimies, ka nav kaut kāda jautājuma no auditorijas. Kāds ir bijis lielākais izaicinājums apmācību veidošanā? Noteikti saturs. Tātad saturu, kā jau minēju, padarīt viņu, tas, ka mēs varam aprakstīt procesu ļoti skaisti tādā formālā dokumentā, tas droši vien ir skaidrs, bet kā padarīt šo procesu saprotamu darbiniekam tā, lai viņš viņu izprot līdz galam, tas ir droši vien lielākais izaicinājums, satura veidošana. Tāds radošais izaicinājums. Radošais izaicinājums, jā. Un tas, uz ko mēs šobrīd nākamais mūsu uzdevums mērķis ir esošo apmācību moduli padarīt darbiniekiem interesantāku, interaktīvāku un pieejamāku. Super. Skaidrs, novēlam jums veiksmi, lai tas izdodas. Paldies jums, Maijai, par sarunu. Jā, paldies Maijai vēlreiz. Neliels ievads pirms nākamā runātāja. Daudziem uzņēmumiem šobrīd varbūt nav apmācība nekāda risinājuma, kā arī Maija minēja. Varbūt viņiem kaut kas ir, viņi jau meklē kaut ko labāku. Katrā ziņā, lai saprastu, kas tirgū pieejams un kā izvēlēties labāko apmācību risinājumu, kā viņu integrēt, esam uz sarunu šodien aicinājuši Smart HR vadītāju un seju arī Melpu vadītāju, nevis vadītāju, bet vienu no pārstāvjiem, laikam tā būtu pareizā. Melpu vadītāju Latvijā, būtu pareizi. Paldies. Nauri Vītoli, kas ikdienā konsultē uzņēmumus par šiem jautājumiem. Ja? Paldies, Vīri, paldies par uzaicinājumu. Un forši man skaistā sejas puse šodien būs. Tas ir tas labākais. Jā. Tā kā esmu atvērts jautājumiem un labprāt padalītos par šīm niansēm. Jā, Klau, kad atnāk pie tevis uzņēmums, palīdzi man atrast labāko apmācību risinājumu. Kas vispār tirgū pieejams? Mēs, laikam, privātās sarunās esam runājuši, man es teicu 3500 risinājumu aptuveni, tā kā vispār pasaulē, rietumu pasaulē, sauksim to tā. Ļoti ir no kā izvēlēties, vai ne? Tieši tā. Parasti kā tas notiek? Droši vien, ka tie, kas arī mūs šodien skatās, un viņi droši vien arī skatās tāpēc, ka ir šīs domas par apmācību, automatizēšanu, digitalizēšanu, pieejamīgāku. Un parasti uzņēmumi saprot, ka jā, mēs varam iegūglēt,
pastīties, ko mums Google saka vai ChatGPT. Un tad, protams, tā lista, kas nāk pretī, mums ir ļoti plaša. Kā jau arī tu minēji, tieši vienā no pēdējiem mūsu tirgus izpētes projektiem ražošanas uzņēmumam Latvijā. Vienā no tikšanām teica, arī tirgu pieejami 3700-600 dažādi learning management LMS risinājumi. Jā, bet tā būtība ir tā, ko es novēroju, ir tas, ka ir šī apzināšanās, ka mēs pārāk daudz laika tērējam, pārāk daudz laika. Mums ir apmācības, mums ir kursi, mums nav nekādas uzskaites, mums viss ir Excelī. Bet tajā pašā laikā ir arī izveidots saturs, ir prezentācijas, ir apmācības, ir obligātās, ir arī gribam piedāvāt varbūt izaugsmes kādas apmācības savam personālam. Un tad sanāk tā, ka parasti pie mums nāk tie uzņēmumi, kuri ir tā angļu valodā sakot overwhelmed no tā piedāvājuma, ko tu redzi pretī. Jo likās, ka apskatīties learning management sistēmā, jebkuru citu rīku ir tāpat kā zeķis nopirkt. Tā kā, jā. Bet man pašam rodas tā sajūta, bet varbūt tā ir maldīga. Tirgu ir pieejami tādi tikai ļoti labi, anglicismu izmantojot tādi enterprise līmeņa risinājumi, tad ir arī pietiekoši budžetā ietilpīgi. Tad ir tādi ļoti, ļoti basic un vienkārši. Ja? Bet tā pa vidu varbūt īsti nekā nav. Gan jau ir kaut kas, bet tu tādu plaisu redzi, vai tu tomēr citādāks tas skatījums uz to? Zini kā, es teiktu, tā kā mana omīte mūsdien teica, ejot sēnēs, katram sava sēnīte. Ja, tad viņi iznāca pilniem groziem, un tad es parasti pāris gaileniem un to, bet... Dažas ir indeks, ja? Jā, zini kā minējām, 3700 dažādi piedāvājumi. Protams, kad tas skaits uzreiz sarūk no tā, kādas ir mūsu prasības, ja, un tas ir ļoti svarīgi apzināties, kādas ir tās pamatprasības, kāds ir tas mūsu personāls. Vai mums ir nepieciešams lokalizācijas valodas. Mums uzreiz nedara visas sistēmas, kuras nav latviešu valodā. Līdz ar to tas viss arī sašaurinās un sarūk. Un, ja mēs runājam par to plaisu, tad, protams, ir šie enterprise level, kas vairāk jau ir talent management sistēmas, talantvadības sistēmas ar kādiem learning management moduļiem, kā subsuccess faktors. Vēl varētu minēt arī Cornerstone, jo viņi ir tādas talantvadības sistēmas pamatattīstībā. Viņi koncentrējās uz darbiniekiem, bet nosedz arī daļu no tā core HR. Un tad, protams, ir risinājumi, startupi, ar kuriem ir bieži vien arī ļoti izdevīgi un uzsākt arī sadarbību. Protams, kad ir arī tāda vidēja līmeņa learning management sistēmas, jo es pačikstēšu, ka tādu noslēpumu. 95% no LMS sistēmām būtībā dara vienu to pašu. Tie 5% ir tie, kas pārsvarā atšķirās no mūsu tām ekspektācijām, gaidām, struktūras un no tā budžeta, protams, jo at the end of the day tas ir tēriņš, kuru vajag argumentēt. Kā ir mēmo? Ir tajos 5% vai nav? Pagad 95% mēs nosacam. Man liekas, laba lieta pateic par tām prasībām. Prasības visu nosaka īstenībā, kādas ir tavas vajadzības, vai ne? Un droši vien jūs arī palīdzat ar šo prasību tādu kā, kategorizēšanu, šķirošanu, palīdzēšanu arī artikulēt to lietu kā klientiem, kas nāk pie mums, bet tas arī droši vien to nosaka, to tavu izvēli, vai ne? Un tad droši vien tās prasībās viens no tiem izšķirošajiem lietām ir, tas būs tikai biroja darbiniekiem, vai tas iekļauj arī, šos ražošanas darbiniekus, jo es no savas tādas pieredzes varu stāstīt, ka tas parasti ir tāds iekšējais, ka tu var redzēt, ka departamentu domas dalās, viens domā kaut ko vienu, vienam vai kaut ko citu, viens vispār varbūt sarunās netiek iesaistīts. Kā tu to komentētu? Šis ir ļoti labs arguments, jo, ja mēs skatāmies uz tiem uzņēmumiem, kuriem ir vai negribas tā teikt, bet blue-collar darbinieki, vai frontline darbinieki, es atvainojos par anglicismiem šodien, frontline employees, kas ir izkliedēti par daudz dažādām vietām, tad, protams, ir tā administrācija, kas varbūt sēž vienā smukā skaista ofisā, kondicionētā. Un protams, kad būs atšķirības, ja mēs pie tā nestrādāsim no komunikācijas viedokļa, kas ir viens, un otrs ir tas, lai šis risinājums būtu pieejams pēc iespējas ērtāk un ātrāk. Jo viens ir forši, ka tu desktopā varat ieiet administrācijas darbiniekam. Man, kurš kārto galdus, plauktus vai strādā pie rūpniecības, man nav tās iespējas, vai arī pat vēlmes iet un logoties. Tā kā mobilie risinājumi es ieteiktu būtu kā must have tai lietai, lai mazinātu šo te plaisu. Un tas ir, protams, arī
skatoties no tā, kas ir šis par risinājumu, kad tas ir ticis ieviests. Jo es varu minēt to, ka nedaudz atskatoties uz vēsturi, īstenībā LMS industrija, kad te Baltijā ir attīstījusies sākus tikai ar Covid laiku 2020. Gadu, kad parādījās pirmais learning management risinājums Baltijā, lokāli izstrādāts. Līdz tam mums bija populārākais Moodle. Tagad, paējot 6 gadiem, es redzu tirgu, tā kā tendenci, varbūt es uz citu jautājumu pārliku, piemēram, man tas ir atmiņā. Es redzu šīs tendences, kur uzņēmumi ir kādu laiku atpakaļ ieviesuši šo te pamata apmācības sistēmu, un tagad jau izskata kaut kādu citu modernāku risinājumu, kur ir šis te arī mākslīgā intelekta palīdzības, interaktivitātes, mobilās vides, un tad ir tas, kas ir pagaidām mums tāds lielākais sektors, kur mēs arī ļoti intensīvi palīdzam, kur es jūtu, ka tieši learning management sistēmas varētu ļoti palīdzēt. Ir tāpat retails, ražošana un loģistika, un tie frontline darbinieki, kas ir izkaisīti. Principā ļoti strauši lēciens no tā Covid laika. Bija pirmais digitalizācijas vilnis, tagad jau esam digitalizējušies, saprotam, vajag to tvērumu vēl lielāk, iekļaujam arī visus darbiniekus, piedāvājam interaktivitāti. Vai arī otrs variants, kad mēs esam šajā situācijā, ka mums nekā nav, ko tagad darīt, un tas tirgus piedāvājums ir tik liels, ka mēs apjūkam, un tad nākam mēs talkā ar kolēģiem. Ļoti labi jautājumi īstenībā šeit no auditorijas. Varbūt apskatīsimies. Pirmais, kāda varētu būt apmācību sistēma nākotne, kas būs nākamā inovācija? Es domāju, ka mēs jau dzīvojam nākotnē. Protams, mākslīgais intelekts arī, bet nē, ja nopietni, tad tā nākotne, sistēma nākotne. Es domāju, ka tuvākajos gados tas viss ir arī atkarīgs ļoti no tā, cik strauji attīstās mākslīgā intelekta risinājumi, jo tagad ir redzami ļoti labi learning management sistēmas. Es nesaukšu vārdos, lai neapjuktu vai nesauktu kādu, kuras piedāvā arī savu šo te content creation iespējas un ar tādām featurām, kur tu vari uzrakstīt promptu un tev izveido vienkārši kursu, apmācības un visu, ko tu vien vēlies. Un vēl jau vairāk. Bet, manuprāt, mēs arī par to runāsim, bet kur es saskatu to nākotni, arī ir vairāk tajā mikromācīšanās. Es domāju, par to arī daudz šodien ir runājuši. Un arī jūs piedāvājat to, kas ir ļoti apsveicinami, ko es arī esmu teicis jau pēdējos 10 gadus, kad aizmirstam par lieliem blāķiem. Gan aptaujās, gan apmācībās. Cilvēku uzmanība ir zelta vērtē. Un, ja mēs varam šo te saskaldīt un piekopt šīs te mikromācīšanās, tad, manuprāt, tas ir tas nākotnes virziens un, protams, pieejamība. Jo es arī tagad vēl pietvaros tiekoties ar uzņēmumiem, redzu, ka īstenībā tā digitālā pratība Latvijā nav tik slikta. Lielākai dabai mums ir vietālfona uzņēmumos, kaut vai tu esi 70+, un lielāka ir iespēja, ka būs telefons, nevis kā e-pasts. Apskatīsimies otro jautājumu. Kuras ir tās nozares, kurām noteikti vajadzētu ieviest apmācību sistēmu, taču viņi to vēl nav paši sapratuši? Es domāju, ka sapratīs. Ja vēl nav sapratuši, tad varbūt vēl nevajag. Bet nē, es domāju, ka kur es redzu, protams, lielāko potenciālu ir jebkurš uzņēmums, bet tas ir arī atkarīgs no tā, kāda ir jūsu industrija, izmērs, lokācijas, kāda ir jūsu pieeja, jūs gribat centralizēti vadīt apmācības, bet jums ir uzņēmumi, kur ir arī, Rumānijā un Beļģijā vai tepat Lietuvā. Tur, kur es teiktu, ka tiešām sākt vajadzētu domāt par apmācību sistēmu, ir tādas nozares, kurās ir liela mainība. Ja ir sevišķi tajos pirmajos mēnešos, un onboardings arī ir viena no tām lietām, par kurām arī apmācības sistēmas ļoti labi nosedz, kas parasti ir 2 zaķi, 1 šāvieni, tās pašas apmācības un onboardings. Un tas ļoti palīdzētu padarīt to vidi interaktīvāku un iegūt arī, protams, šo te kādu datu no tiem darbiniekiem jaunajiem. Bet, jā. Es te vēl nedaudz iestrpināšos, ir vēl viens atsevišķs jautājums, ka MMO sistēma uzdod pārāk vieglus testus, varētu būt sarežģītāki jautājumi. Šeit īstenībā tas labs komentārs, tas varbūt speciālistu un atbildīgo lauciņš par šo, bet īstenībā arī mūsu pieredze esošajā attīstībā ir tā, ka tas tests jau ir sen nodrošināts, bet īstenībā, ja mēs tā kritiski uzdodam sev jautājumu, cik tad mēs esam klienti paši vai kā citādāk analizējuši šos datus par to, ko mēs tur redzam, par to zināšanu līmeni, tad tur tā aina varētu būt citādāk. Tas nozīmē, ka varbūt tās tur tāds, pirms mēs ejam uz sarežģītākiem jautājumiem, visticamāk jāpanalizē kāda esošā situācija. Lielākoties, tas ir tas sagatavotības līmenis, jo ne visi ir gatavi atbildēt sarežģītiem jautājumiem. Ja ir viegli jautājumi, tad rodās nākošais jautājums, vai viņi ir gatavi atbildēt sarežģītākiem jautājumiem. Bet, lai gan īstenībā šeit arī papildinot vēl šo pēdējo, tad viss kārtībā, ka mēs pielāgojam šo testu atkarībā, kā tu atbildēji pirmo jautājumu. Ja tu esi jau tas pro level, tev ir uzreiz sarežģītāki jautājumi. Ir tas sākuma kontrola jautājums, es saprotu, Mauris saprot.
tikai brančs aiziet. Tas tāds vienkārši arī tā nedaudz papildinot tevis teikt, un īstenībā, ko mēs arī iepriekš dzirdējām, vai ne, no Ivetas. Par mikromācīšanos tie jau tā kā pieskicēja, ka tā ir tā kā nākotne, principā. Nu, es teiktu, jā, tā, ka tā ir arī tagad, ja mēs runājam par platformām, tad lielākoties viņas arī, protams, ne visas, bet spēj to nodrošināt, bet šeit arī jābūt tieši vairāk tai iesaistē no tā paša jūsu uzņēmuma kā tāda. Ja, vai mēs šo te materiālu varam saskaldīt jēgpilni tajā mikromācību posmā, ja to varam, iesaku. Principā tas, ko Maija minēja, teiksim, ir tas radošais izaicinājums tagad no tā satura to dabūt interaktīvā foršā veidā, mikromācīšanās veidā, tad principā tas jau viss ir pieejams īstenībā, un tas tikai kļūs arvien labāks, jo mēs redzam, kā attīstās mākslīgais intelekts. Vēl pēdējie tā kā 2 jautājumi, principā. Mums ir vēl viens jautājums no skatītājiem. Cik ilgu laiku prasēja apmācību risinājumu ieviešana? Cik tu tā kā jārēķinās? Te ir daudz dažādi mainīgie faktori. Protams, jāskatās, kāds ir uzņēmuma izmērs. Jā, bet zinu personīgi pats cases, kur LMS ir ieviests 2000 darbinieku uzņēmumā veselās 3 nedēļās. Tā kā to ir iespējams izdarīt. Ja deg, tad mēs visu varam izdarīt. Bet, protams, ja mēs skatāmies tā vidēji, ir tas viens posms no tās apziņas, ka, man liekas, ka šitas Excels un hauss man nedara, un mani printētie materiāli arī jau cik tiek veidoti, ka saprast to, ka man vajag to sistēmu. Ja mēs skatāmies, protams, no tā posma, kad ir pieņemts lēmums, ka mums vajag līdz tam brīdim, kad tiek skatīts tirgus, izpētīts, izprasts atbilstamības budžeti, un līdz tam brīdim, kad satiekās jau ar pašu uzņēmumu, tas var būt pusgads, tas var būt gads, tas ir atkarīgs no uzņēmuma budžeta, vai tas ir fleksibls, vai mums ir fiskālais gads. Bet es teiktu, ka ir ļoti iespējams ātri to realizēt, izdarīt. Vidēji, es teiktu, 4 nedēļās ar visu adaptāciju, integrācijām ar esošajām sistēmām, intranetiem un ekosistēmu, tā teikt, IT. Tas būs sākot no 4 nedēļām vidēji. Ja mēs esam tikušies, noskatījušies demo, noslēguši līgumu ar mūsu pakalpojumu sniedzēju, ar jums pieņemsim, un tad 4 nedēļās mēs to varam tā jēgpilni izdarīt, bet, protams, tas ir atkarīgs no tās steidzamības, tā teikt, un jā, citiem. Labi, pēdējais jautājums, ko visiem uzdodam, Šeit īstenībā ir viens jautājums vēl nav, varbūt atbildēsim uz to. Kāda būtu mikromācīšanās definīcija vai raksturojošie lielumi? Saprotam, ka cilvēkiem precīzāk, kas tad ir tā mikromācīšanās? Varbūt no savas puses var iedot, kā tu to redzi. Mikromācīšanās ir vai no tās prasmes, vai ko jūs vēlaties attīstīt savā personālā, vai jebkura veida apmācīšanās, tāda sadalīšana, sadrumstalošana mazākos posmos, kas nozīmē to, ka pieņemsim visu šo kursu, kas man varētu aizņemt, 4 stundas no vietas sēdēt, skatīties prezentācijas vai klausīties kādu, mēs varam sadalīt mazākos posmos, ieteicams pēc iespējas mazākos, kas aizņem darbiniekam 3, 5, 10, 20 minūtes kaut dienā, bet tas pavisam noteikti palielina arī iesaistu un to atdevi, jo mums visi esam skrienoši. Un Gen Z nāk ar vien vairāk iekšā. Īsnībā tieši nesen Gen Z ir kļuvusi par lielāko darba ņēmēju globāli. Un mēs paši zinām, cik ir mūsu attention spans, tā teikt, sasteigtajā ikdienā. 100% fakts, jā. Es jau pārņem jaunā paudze, jā. Es pirms mēneša sākam notika. Es ceru, ka es neko nejaucu, bet es ļoti spilgti atceros, ka man to teica kolēģi. Tas nozīmē, ka nākošais podcasts būs jātaisa, kā organizēt apmācības jaunākajai paudzei. Bet mēs vairs to nevadīsim, jo vadīs Gen Z. Principā, jā, mēs visam jau novecojuši. Labi, pavisam ātrs pēdējais jautājums, ko visiem uzdodam. Ja tu esi Kulberga vietā tagad, ko tu mainītu tā kā apmācību kontekstā? Es tā pārspīlēju tagad nedaudz. Ko es mainītu apmācību kontekstā? Latvijā, teiksim tā, lai mēs tā kā vēl straujāk iet uz priekšu, ka mums būtu jēgpilnāks tās apmācības un tā kā, tas, kas saka, ka mēs ieviestu tos risinājumus, kā tu teici, degošajā režīmā visi. Tā, es domāju, ka būtu nepieciešami ļoti, šī pati apzinā, es pat pagaidu. Varu lūdzu atkārtot to jautājumu, piedod. Mēs digitalizējamies ļoti tā kā, kā mēs es vienkārši pa Kulbergu apjuku. Kāds jau bija viņa mērķis? Kas tāds ir? Tas taču mums prezidents. Labi, Evika. Labāk sapīs. Tātad apmācības mums ir kā ir.
ir kaut kam labāk, kam sliktāk, teiksim, mēs diezgan lēni digitalizējamies, vēl projām tie PDF blāķi, tests skaitās, tā kā labais risinājums. Kā mēs varētu attīstīties? Mēs skrienam pakaļ kaimiņiem, bet varbūt mēs varam arī skriet viņiem līdzi, bet arī pārlikt viņus. Ja nemaldos, man liekas, vēl ir pieejams arī tas digitalizācijas atbalsts tie fondi. Varbūt ir vai nav. Šeit tas varbūt ne, bet bija viena brīdi atbalsts. Tam, ja es pareizi interpretēju tavu jautājumu. Nē, tev ir tāds pilnvaras. Nē, vienalga, tu varbūt tas kampaņu izstrādā. Jā, skatāmies, nebaidīties, paskatīties, kas ir pieejams tirgū. Jā, nebaidīties. Es teiktu, nebaidīties. Kas sliktākais var notikt, ja jūs pieņemsim, īstenībā es ieteiktu jau sākt ar to apzināšanos uzņēmumu lokāli. Bet tādos, teiksim, ne globālos, bet Latvijas līmeņos, nebaidīties, laikam, būtu mans ieteikums, arī vērsties pie palīdzības vai sadarboties ar jauniem projektiem un realizēt un atrisināt ikdienu. Paldies, saslēgas vairs nebaidīties. Tas tiešām, jā, tas tiešām. Super. Labi, paldies, teiksim, Naurim. Paldies par jautājumiem. Par dalību, paldies, ka atskrēja, zinājām, ka varēja arī neatskriet, tā kā paldies Naurim, tiešām, jā. Kas solīts jādara. Tieši tā. Paldies skatītāji. Nākošā sadaļa mūsu webinārā principā ir par to, kā tad Elijas īstenībā padalīsies nākošajā sadaļā par to, kā šo esošo saturu pārnest uz šo jauno vidi. Kā tas varētu izskatīties mikromācīšanās kontekstā, tādus nelielus padomus, ieteikumus, kā tad tas viss varētu būt. Jā, šobrīd savos ekrānos jūs redzat tādu kā salīdzinājumu, ko es izveidojis no savas puses. Lielākoties tas ir tāds salīdzinājums, kā darīja agrāk, ko nozīmē agrāk, kā Nauris teica, tas ir līdz tam 2020. Gadam, un kā vajadzētu veidot apmācības tagad, ko tad tirgus pieprasa tagad, ko grib sagaidīt darbinieki tagad, un kā to labāk palīdzēt izdarīt. Mēs varam redzēt, ka viena no lielākām problēmām, kas bija agrāk, kas tika uzskatīta kā ļoti forša, bija garu apmācību sastādīšana. Bieži pat bija tādi scenāriji, kad sacentās, kurš vairāk slaidus vienā prezentācijā uztaisīs, kurš uztaisīs garāku PDF materiālu. Mūsdienās tas vairs nestrādā, to mums arī Nauris apstiprināja, nākotnē ir mikromācīšanās pusē. Tāpēc mums ir jāveido specifiski moduļi. Ko nozīmē šis modulis? Ka mēs to tēmu skaldam, jo smalkāk, jo labāk. Iedošu vienu konkrētu piemēru, ja mēs paņemam tēmu darbs augstumā. Mēs neveidojam mācību materiālu par darba augstumā. Mēs veidojam mācību materiālu konkrētam modulim. Un šis modulis būtu šis darbs augstumā, un apakšā mēs to izdalītu, piemēram, darbs uz jumta. Atsevišķs modulis, darbs uz sastatnē. Un tā tālāk. Un tādā veidā mēs varam saskaldīt šo informāciju sīkā apjomā, ko cilvēkam ir daudz vienkāršāk uztvert. Tad vēl ko darīja agrāk, kas nav visai rentabli, tā bija šie garlaicīgo formātu veidošana. Tātad cilvēki nav gatavi mūsdienās pavadīt laiku pie garlaicīgiem formātiem. Kā jau iepriekš arī runātāji minēja, faktiski 15 sekundes koncentrēšanās laiks, un tas video tiek pārtīts. Tāpēc mūsdienās tiek prasīta interaktīva dažādība. Tas ir jūsu atslēgas vārds, jo interesantāku saturu jūs veidojat caur dažādiem formātiem, jo ir daudz labāk. Piemēram, tas pats video, kaut kāda podkasta epizode, vai kaut kādas spēles, vai infografikas, tas viss strādā. Jo vairāk jūs to integrējat, jo tas ir daudz labāk, un cilvēki vairāk uztvers to informāciju. Nākošā lieta, ko darīja agrāk, ko nevajadzētu darīt, tā ir visiem viena pieeja. Tas nozīmē, ka mēs nedalām darbiniekus. Tā ir lielākā kļūda. Mums ir jāsaprot pieredzējušie darbinieki, mazāk pieredzējušie darbinieki, un ir jāsaprot arī, kāds ir viņu zināšanu līmenis. Mūsdienās cilvēkus jānoliek uz personalizētas mācību takas, ko es ar to domāju, kad mēs tomēr cilvēkus testējam. Balstoties uz viņu rezultātiem, mēs varam pielāgot viņiem apmācību saturu. To mums mūsdienās ļauj šīs sistēmas darīt, to mums mūsdienās palīdz mākslīgais intelekts darīt, ka mēs notestējam un iedodam to saturu, ko viņš tiešām nezina, nevis liekam no sākuma viņam mācīties pilnu to pašu instruktāžu vai kādu citu mācību kursu. Tālāk problēma, ko darīja agrāk, ir mācīšanās kaut kad. Tas nozīmē, ka, piemēram, darba vadītājs pasaka, sev brīvā brīdī izēj šīs apmācības. Vai es tev iedošu tagad stundu laika, izlasīt, iepazīsties. Mūsdienās tas vairs nestrādā. Cilvēkam ir jāmācās darba plūsmā. Turpat uzreiz pie tās iekārtas,
turpat uzreiz kaut kādā ražošanas uzņēmumā vai konkrētā darba zonā. Nu, kā piemērs, tur strādā kaut kāda virpa, un tev pie virpas ir uzlikta infografika ar galvenajiem drošības noteikumiem, bet ne pārspīlēti galvenā informācija. Un tās ir tās mācības darba plūsmā, kas cilvēkam paliks atmiņā daudz labāk nekā, ja jūs viņu nosēdināsiet stundu atsevišķā telpā un viņš iepazīsies ar to mācību materiālu. Nu, un pēdējā lieta, ko noteikti nevajadzētu darīt, ir pasīva informācijas patērēšana. Tas ir tas, ko ļoti daudz agrāk darīja, kad cilvēkam lielākoties lika lasīt. Cilvēki negrib mūsdienās vairs lasīt, tas ir jāiegaumē. Līdz ar to mūsdienās šo praksi vajadzētu pārnest uz tūlītēju darbību un refleksiju. Ko tas nozīmē? Cilvēks iepazīstās ar kaut kādu mācību materiālu, un uzreiz viņam ir atgriezeniskā saite kaut kāda refleksija. Piemēram, viņš noskatās nelielu mācību video, tur 3 minūtes, un viņam uzreiz liek izpildīt nelielu testu. Tas nozīmē, ka viņam ir jāliek smadzenēm apstrādāt papildus informāciju. Tas ir līdzvērtīgi tāpat kā augstskolās pasniedzēji izmanto vienu tādu triku, kad pasaka vienkārši frāzi, šis būs eksāmenā. Tajā brīdī, kad tu pasaki, ka tas būs eksāmenā, visi pēkšņi sāk pierakstīt. Kamēr tās frāzes nav, visiem ir pilnībā vienalga. Un tas pats arī šeit. Ja darbinieks apzinās, ka viņu pēc tam testēs, viņš daudz vairāk pievērsīs uzmanību tai informācijai. Un faktiski tie ir tie galvenie atslēgas vārdi, ja punkti, kas jums ir jāņem vērā, lai savas apmācības padarītu labākas, bet uzsvēršu vienu galveno lietu, tā ir mikromācīšanās. Ja saturu jūs veidosiet mazāku, sabalansētāku, tam būs lielāka pievienotā vērtība. Bet šeit jau bija iepriekš arī jautājums, kas tad vispār ir mikromācīšanās. Tātad mikromācīšanās nav viena veida formulējums vai viena veida atbilde. Ar mikromācīšanos katrs cilvēks informāciju saprot savādāk. Līdz ar to nevar iedot vienu veidu, kā jums veidot. Jūs vienkārši ņemat kaut vai šos manus redzamos piemērus un tos integrējat savu īsu, samazinātu saturu savās darba ikdienās. Un tā būs jau tā mikromācīšanās. Kā es saku, katram jāveic viens mājas darbs, jāpaskatās, ja tu vari paņemt savu garāko instrukciju un saīsināt to līdz 3 galveniem atslēgas punktiem, tu jau esi veicis uzņēmuma revolūciju. Tā kā sāciet šo revolūciju veikt jau tagad, jo ātrāk jūs to izdarīsiet, jo ātrāk jūs būsiet gatavi nākošajiem posmiem. Jā, paldies Elvijam par šo praktisko sadaļu. Pirms mēs ķeramies klāt pie mūsu mēmo jaunā e-apmācību platformas prezentācijas, ir laikam vērts atgādināt, ko vispār par šiem gadiem esam sadarījuši, kas ir tāds labs uzbūvēts. Šeit tāda vienkārša vizualizācija par to mūsu mēmo platformā esošajā kontekstā, ka mēs principā varam iedalīt šo esošās funkcionalitātes un iespējas 4 lielās daļās. Juridiskais pamats, sākums, darbinieka atbilstība, ko daudz pazīst kā atbilstību šo te luksuforu un sarakstu, kur ir visas šīs te krāsiņas, sarkans, dzeltens, zaļš. Aktīvi iesaist ir tāds, priekšpēdējais, jaunākie veikumi saistībā ar riska kartītēm, šiem te ziņojumiem, aprīkojumu, QR kodiem. Analītika uzlabojumi, tas ir tas, kas sniedz pievienoto vērtību, saprotot to, kā piemēram nelaimes gadījumu vai gandrīz notikuši nelaimes gadījumu izmeklēšanu un citas lietas. Te šeit vēlreiz droši vien uzsvars uz pašsaprotamo, kas ir vienots process, ir kaut kāds pamats, šie te juridiskie riski, tātad identificējam riskus, sagatavojam cilvēkus, iesaistam cilvēkus, par ko mēs šodien ļoti, ļoti daudz runājam, cik tas ir svarīgi, vai tas būtu vadītājs, kāds no valdes vai īpašniekiem, vai parastais darbinieks, un tad analītika, ka mums no tā viss arī kaut kas jāmācās un jāuzlabo. Tātad par juridisko pamatu jūs jau ļoti labi zināt, tad ir riska izvērtējuma, preventīvais pasākumu plāns, dokumentīvu versiju kontroli un rīkojumi, kas ir šīs mūsu funkcionalitātes. Par atbilstības luksuforu tas bija līdz šim, un šeit arī nāk šis te jaunums, ko mēs prezentēsim tuliņās tuvāko minūšu turpinājumā. Par iesaisti riska kartītes, jeb QR kodu šiem te ziņojumiem, līderības vizītes vadītājiem, drošības apgaitu auditors, šīm te speciālistu apgaitām, kas fiksē kaut kāds pārkāpums vai uzlabojums darba vidē, aprīkojumu un iekārtu pārbaudes, kur arī ir šis te Elvija pieminētais līdzīgais stāsts par to, ka pie aprīkojuma arī var izvietot QR kodus un uzreiz to noskanējot, uzzinot svarīgāko drošības un lietošanas instrukciju. Pat bez nepieciešams autorizēties. Ķīmija un drošības lapas arī līdzīgs piemērs, kā arī var noskanēt konkrētas ķīmijas šo te QR kodu un uzzināt visu nepieciešamo, kā šo ķīmiju darboties vai kaut kādās krīzes situācijās vai arī parasta darba apstākļos.
Nelaimes gadījuma izmeklēšanas modulis, tas ir tāds mūsu viens arī no jaunākajiem veikumiem. Tīri informācija, jā, tad viņš ir pieejams. Šobrīd varbūt vēl tādā beta versijā, bet pavisam drīz jau būs tādā pilnvērtīgā versijā. Jā. Tā, šeit, jā, jaunākais mūsu veikums ir, protams, Memo Learn. Iekšējā apmācība platforma, ko tuņās arī turpinājumā demonstrēsim. Pirms mēs vēl spiežam play pogu, svarīgi ievadvārdi no manas puses. Tātad, tā cepurīte, ko jūs redzat šobrīd ekrānā, viņa jau šobrīd īstenībā zem sevis paslēp šīs e-apmācības, par ko arī runāja Maija no Gemusa. E-apmācības nekur nepaliek, tā vecā funkcionalitāte, kā viņa bija, tāda viņa arī paliek, viņa tiek jums nodrošināta. Tātad šis jaunais Memo Learn arī slēpjas zem šīs cepurītes, kā tas jaunais mūsu risinājums, kur ir šie interaktīvie elementi, iespēja dalīt tēmas pa moduļiem, kā minēja Elvijas, un visas citas lietas, ko mēs runāsim iepriekš. Nu, lūk, un tagad man interesē, man strādās play poga, ja? Ar šeit strādājam? Ok. Tātad, parastais stāsts, ka šeit mēs apskatīsimies to, ka... Es varu uzspiest arī... Ar kāpu vajag. Ok. Nu, lūk, šeit ir piemērs tam, ka konkrēts darbinieks, un šeit ir vienkārši kursu piedāvājums, kas ir, teiksim, jūsu iekšējās apmācības. Šeit ir svarīgs uzsvars no manas puses, proti Memo Learn nosacīs visas jūsu uzņēmuma iekšējās apmācību vajadzības. Kas ir kaut kādi šie jūsu iekšējie kursi par ētikas kodeksu, darba kārtības noteikumu, darba koplīgumiem, kiberdrošību, GDPR, trauksmes celšanu, un jebkas, ko jums vajadzētu iepazīstināt darbiniekus, vai tāds būtu procedūras, dokumenti, lielāki, mazāki, interaktīvi. To visu jūs varat izdarīt arī paši. Ja līdz šim e-apmācību kontekstā bija tā, ka jums varbūt bija jāsūta kaut kādi dokumentu dati mums, un mēs tad likām iekšā sistēmā, tad jaunais Memo Learn nodrošina to, ka jūs paši varat šo saturu arī ievietot sistēmā. Tātad šis piemērs ir tam iekšējam apmācībām. Virzamies tālāk. Galvenokārt papildinot Raivi, ka tur var ievietot pilnībā visas apmācības. Tātad nav svarīgi, kādas apmācības ir vajadzīgas konkrēti jūsu uzņēmumam, jūs visas tur varat likt iekšā. Tam nav jābūt obligātājām apmācībām, tās var būt visas apmācības. Tieši tā, un šeit tā video tālāk iet, jā. Šeit ir piemērs, uzlikšu pauzīti nedaudz apmācībām, kas ir, teiksim, šīs labūtības apmācības, kā izdegšana, paškoučings, savu iekšējo resursu atjaunošana. Citu starpā šie kursi, ko arī minēsim tālāk, ir jau pieejami, ko jūs arī redzat šeit, jau gatavi izstrādāt ar gatavu saturu, ko var uzreiz ņemt un lietot. Un šis te, tā kā, tas, kuram darbiniekam jāiepazīstās ar kuriem kursiem, to sistēma saka priekšā. Tie kritēriji ir nodefinēti, mēs arī turpinājumā paskatīsimies. Tātad jums nav jādomā, jūs pieņemat tagad arī, izmantojot Gemusa piemēru, jaunu noliktavas darbinieku. Ok, noliktavas darbiniekam ielasīsies tie kursi un apmācības, kas uz viņu attiecās, nekas liekas. Un šeit es uzlikšu mazu, tur nedaudz paskrējām atpakaļ, bet nekas, virzamies tālāk. Tātad... Šeit lielākoties redz to skatu, kā izskatās šie ievadītie kursi. Visdažādākie, šie ir tikai paraugi. Kā jau teicām, kursus varat veidot arī jūs paši. Jā, bet tā svarīgā piebilde, pirms mēs dodamies tālāk, ka šeit var ievietot un ir jau gatavi kursi šīm tematiskajām darba aizsardzības apmācībām, kā stropētājs, darbs augstumā, autokars, kur līdz šim jūs esat pieraduši šīs apmācības sūtīt darbinieks mācīties uz kādu mācību centru, respektīvi ārpus uzņēmumu. Turpmāk ar Memo Learn to var izdarīt arī jūsu uzņēmumu e-vidē, nekur nesūtot ārā, bet mēs par to turpinājumā vēl jā, tas to, ko Raivis arī saka, ka ir gatava kursu bibliotēka pamatā. Kad uzreiz kurs ir pieejams turpat uz vietas, jums nav jāzina kādam citam, jāmeklē, kas to realizēs jums konkrētā vēlamā laikā vai vietā, jūs to visu varat izdarīt šeit. Šeit paskatīsimies to, cik viegli var izveidot kursu. Jūs spiežat plusiņu, jūs nosakat, ir nepieciešams paraksts vai nav nepieciešams paraksts galā ar drošu elektronisko parakstu. Šeit ir interesanta funkcionalitāte, kur jūs varat saprast, kā izskatīsies certifikātu dizains. Pavisam ātri tu tur arī ar krāsņām paspēlēties. Tā ir svarīga lieta, jo lielākoties cilvēki pēc apmācībām grib saņemt šos certifikātus, tāpēc šeit uz ekrāna ir daži paraugi, kā šī sistēmas funkcionalitāte ļauj jums operēt ar šiem apliecībām,
kas apstiprina iegūtās zināšanas. Jo tas ir atsevišķiem cilvēkiem tiešām svarīgi, ka viņam ir tas certifikāts. Tieši tā, un tur arī te nav konkrēts piemērs, bet var uzlikt arī uzņēmumu logo un tā. Un šeit tālāk nedaudz nopauzēšu, tuņās pavisam ātri termiņš ar periodu. Jā, tātad jums ir iespēja izvēlēties, šī apmācība ir vienreiz kārtojama, vai, piemēram, viņa jākārto reizi gadā, reizi 10 gados, reizi 5 gados. Nu, tas ir tas, kas īstenībā jums nosaka kontroli, cik jūs bieži pēdiņās sūtīsiet uz to mācību centru šo konkrēto cilvēku. Jo, personīgi no manas puses liekas, ka šī ir vislabākā funkcionalitāte, jo apliecību termiņu nosakat jūs paši. Jūs varat kaut vai katru mēnesi sūtīt cilvēkus konkrētām apmācībām, vai arī noteikti periodiskumu, kas ir ilgāks, jo tur viss ir atkarīgs no tiešajiem darba pienākumiem. Cik bieži viņš tos veic, cik viņam tās biežas zināšanas ir nepieciešamas. Jā, spiežam tālāk. Šeit arī piemērs tai izvēlei, ko tikko arī Elvijas minēja. Jā, šeit ir tālāk piemērs par to satura izvēli, ka jūs arī tās valodas varat ļoti pielāgot, cik jums nepieciešams, kāds ir jūsu darba spēks, arī kur nedaudz arī naudas pieskārās savā prezentācijā. Tālāk redzam to kursu atvēršanas kārtību. Jūs varat pateikt, hei, šis konkrēti pieejams no tā un tā datuma, vai saprast, ka nevar pārlikt pār tēmām, bet, piemēram, ir pieejams pēc kaut kāda konkrētas tematikas, teiksim, sāc ar pirmo, turpina ar otro. Darbinieks stāsts, varbūt tā apmācība nav nemaz nepieciešama pirmajā dienā, bet, piemēram, pēc pārbaudas laika vai pēc pusgada, tas arī viss ir konfigurējams. Un arī kurām struktūrām vispār šī apmācība ir nepieciešama. Varbūt tas ir tikai administrācija, tikai loģistikai, kā arī Nauris minēja, vai pilnībā visām. Jā. Tad mēs nodefinējam konkrētas struktūras. Tā ir arī ļoti laba funkcionalitāte, jo, kā jau arī iepriekš Maija stāstīja, ka tās apmācības atšķirās balstoties pa struktūru vienībām. Šeit var nedaudz tālāk padzīt to video. Šeit ir tālāk piemērs tiem kritērijiem, ko jūs paši nosakat. Nu, hei, šis būs visai struktūrai konkrētiem amatiem. Tā pauzīta mazā. Redziet, ka asistents, izpilddirektors vai projektu vadītājs. Jūs pasakat, hei, šī apmācība nepieciešama visiem asistentiem vai pilnīgi visiem šiem amatiem. Tas tālāk atsauksies uz to luksaforu, ko mēs skatījāmies iepriekš. Tātad, kas kuram tiek piedāvāts. Ja? Tā jau parādās šī automatizācijas sadaļa. Virzamies tālāk. Šeit vēl pāris citi piemēri, ka arī pēc nodaļas var to izvēlēties, kas ir tas, teiksim, apakš iedalījums vai arī pēc kaut kāda konkrēta darbinieka. Pat ja jūs amati ir vienādi, mums ar Elviju mēs esam līnijas operatori, vienam no mums vajag to apmācību, otram nevajag. Jūs to varat kombinēt. Šeit ir piemērs, kā jūs varat pievienot čupu darbinieku reizē, tā nedaudz žargonā runājot visiem 36, kam šis attiecās, jūs ņemat un pievienojat. Šeit savukārt piemērs, ka jūs visas apmācības, kas ir līgai Krieviņai, ņemat un pievienojat tādā individuālā veidā, tātad gan individuālā, gan grupveidā. Šeit ir piemērs konkrēts arī mūsu esošajai kursu bibliotēkai par labbūtības kursiem, ja, par savu iekšējo resursu atjaunošanu. Pavisam ātri te izskriesim cauri, te pat nav, te vairāk uzsvars, ko jau mēs iepriekš minējām, ka saturs ir ļoti kompakts, ļoti vienkārši, ir video elementi. Ja. Šajā gadījumā pat nav testu, jo tas ir labbūtības kurs. Ja, tiksim, tas ir vairāk varbūt tāds papildus ieteicamais, ko noteikti darbinieks var iziet. Ja. Saturs ir daudz funkcionāls, kā jau noskaidrojam, lai cilvēkam ir viegli uztverams, viņam vienkāršā valodā. Šeit ir tīri demonstratīvi, kā tas izskatās. Turpinājumā būs arī Elvija pasaule, kur būs arī autokārs. Jā, tuņās arī skatāmies, Elvijas var nedaudz sākt nokomentēt. Jā. Ja, šeit jau specifiskās tematiskās apmācības, kas ir sadalītas pa moduļiem. Šis viens no piemēriem ir piemēram par autoiekrāvējiem. Tad varam redzēt kreisajā stūrī, ka tur ir viss pa tēmām izdalīts, un tā ir tā dalīšana moduļos, kad katru moduli var noteikt konkrētā laikā, kad viņam viss ir jāaiziet. Varbūt viņam jāiet visus uzreiz, varbūt pa moduļiem, un tad ir tās zināšanu testēšanas dažādos veidos, formātos, lai saprastu, kurā tad zināšanu punktā cilvēks šobrīd atrodas. Un iespējams, viņš pat nespēja veikt pirmo moduli, un mēs jau gribam viņam apliecību dot. Tātad tas šeit tā nenotiek, viņš kārto visus moduļus, sistēma analizē viņa zināšanas, lai tad varētu pateikt, ka jā, šis cilvēks tiešām ir gatavs darba vidē. Šie starp jautājumi ir 1 vai 2. Viņi nav, teiksim, čūpa, viņš ir konkrēts jautājums par to konkrēto moduli, ko mēs tikko izgājām. Es tev aizlecu video filmēšanā uz beigām, kur ir arī video, kur arī pats Elvijas, izpaužas pie mūsu biroja, un galā ir eksāmens, vai ne?
Jā, nu jebkurā gadījumā visiem kursiem tomēr beigās ir jābūt kaut kādam eksāmenam, jo tas cilvēkam liek iespringt uz apmācību un satura apguvi. Jo, ja viņš zinās, ka beigās viņu neviens netestēs, viņš arī nemaz nemācīsies. Priekšā viņam to zināt, ja viņam nav pēc tam nekāds tests beigās. Protams, testam nav jābūt lielam, kā jūs redzat arī šeit, tie nav lieli. Lielākoties tas ir mērķis pārliecināties, ka viņš vispār ir gatavs iziet un vadīt konkrēto tehniku. Šeit vēl tur tāds stilizēts piemērs tajā apliecībai. Tur arī tas brīvās teksta formāts speciāli ir ielikts ar to. Šeit varbūt mazu pauzīti gribētu uzlikt. Tātad šeit jau ir tālāk, mēs skatāmies tādu datus, kad kurš ir pievienots, kad kurš ir reģistrēts, kad ir ko uzsācis, kāds ir viņa progress, viņš ir visu nokārtojis no tām 20 tēmām vai, piemēram, tikai kaut kāds tur daļu. Šie jau tālāk ir šie dati, ko var analizēt tālāk vadība, strādājot ar darbiniekiem arī individuāli. Tagad vēlreiz varam uzlikt. Gribētos teikt, ka palīdz ļoti bieži personāla daļas vadībai, ka viņi var izsekot progresam līdz. Viņi redz, kad viņi atsūta uz kursiem tādus cilvēkus, viņi viņus pieslēdza, kāds progress tur ir, kurš ir nokārtojis, kurš nav nokārtojis, kuram vajag atkārtot kaut ko. Un arī var redzēt, cik arī viņš, piemēram, daudz ir kļūdījies. Iespējams, viņš tur knapi to ir nokārtojis, un tad varbūt tajā darba vidē viņš ir jāpavērtē, jāpieskata. Tieši tā, mēs arī redzēsim, tuņās uzspiedīsim pogu, kas arī detalizēt, ka katras tēmas apskatī parādīs. Tas ir tas, ko arī Iveta minēja par pēdām atstātajām sistēmā. Ja? Par to arī daudzreiz mums uzdot jautājums. Bet es jau pašsaprotam, ka principā sistēmas visas atstāja šīs pēdas. Un šeit arī piemērs tai jautājumu analizēšanai, ka piemēram, šis džeks nokārtojas ar pirmo mēģinājumu, ir viņa atbildes. Kā vēl papildus iespēja gan analizēt šos datus, gan arī pēc tam strādāt ar šo darbinieku individuāli, gan arī kā papildus pierādījums, ja tas ir nepieciešams. Tā mēs noskaidrojam, digitālās pēdas tur paliek atstātas. Jā, un šeit es nelielu pauzīti paprasītu. Tātad šajās pašās beigās tas, ko mēs rādīsim, ir ieskats pāris mūsu interaktīvajās sistēmas elementos, kas šobrīd ir tapšanas stadijā. Tātad šeit konkrētajā piemērā var tagad atkal uzspiest play pogu. Ir iekš video iekļaut šie jautājumi un kaut kādi mazie uzdevumi. Hei, apskaties šito, un ir kaut kādas, pieturas punkti, ko darbinieks var izdarīt, lai arī noturētu gan viņa uzmanību, gan arī uzjautāt kaut kādu jautājumu, ko tu tur iepriekš redzēji. Ja? Šis, protams, ir tās ļoti vienkāršots un varbūt triviāls tas piemērs, bet idejas, ka tas var būt par jebkuru tēmu, par jūsu ražošanas procesu, kaut kādu darbu ar iekārtu strādāt vai par mūsu tematiku, kāds veselības un drošības jautājums. Tas ir viens piemērs, viņš iepazīstās. Pēc būtības interaktīvā dažādība, ko mēs minējam, ka apmācības cilvēki vēlas veidot pēc interaktīvās dažādības. Ka dažādi uzdevumi, kas viņam ir jāveic, saliec, piemēram, tur pareizās atbildes šeit, kur tu šeit redzi kaut kādu problēmu, un to visu var integrēt šeit iekšā. Jā, tieši tā, un šeit ir koncepts, sarindo, kas ir laba tehnika, kas ir slikta tehnika, un uzzina rezultātus. Šis nav gala eksāmens, bet principā viņš liek domāt, cik tu daudz zini, vai ne? Tas liek pasvīst cilvēkiem vairāk, ka tas nav vienkārši atnācis, izlasīju vai noskatījos, ka viņam liek tomēr domāt līdz, ko viņš dara. Tieši tā, un šeit ir vēl viens tāds piemērs, ka prezentācijas veidā šis, starp citu, ir ļoti populārs. Kā Nauris teica, līdz tam Covid laikam šis varētu būt tas augstākais līmenis, kas bija, ka tu prezentācijas pats vari uzspiest šo kaut kādu to elementu, apskatīties, tā kā tu vienkārši neskrolo cauri, bet tev kaut kur uz prezentācijas ir jāuzspiež un iespējams kaut kāds sarežģītāks vai mazāk sarežģīts uzdevums jāizpilda. Bet vēl joprojām ļoti efektīvs veids, piemēram, šeit saliec vārdus tekstā. Nostiprinam zināšanas, vai ne? Tā, tas būtu tas. Šeit šis ir tas atver vaļā šo te, nākošajā būs fill the blanks, jā. Jā, tas laikam bija jau tā kā līdzīgs tam piemēram, bet nekas. Kā jau jūs redzat, rīks ir pielāgojams ar dažādiem interaktīviem rīkiem. Galvenais to darīt, un tad jau viss arī sanāks, un tās apmācības noteikti paliks daudz interesantākas. Un, ja kāds gadījumā vēl to nesaprata, tad to visu varat darīt jūs paši šajā mūsu rīkā. Tur nav jābūt obligāti mūsu palīdzībai. Tas rīks ir veidots uz bāzes, ka jūs to paši varat darīt un savas apmācības veidot šajā rīkā, izmantojot visas šīs funkcionalitātes. Jā, un tā kā noslēgumā, ko vēlreiz var minēt par Memo Learn šo sadaļu, tie, kas klienti jau šobrīd lieto Memo produktu, e-work safety šo sistēmu, priekš instruktāžiem, priekš varbūt kāda cita jautājuma,
tas ir tajā pašā sistēmā, kā papildus moduls. Tā nav gluži jauna sistēma. Tas ir ļoti apjomīgs, foršs moduls iekšā pašā. Ja jūs esat arī tagad, potenciāli jauns klients, jūs varat arī iegūt tikai vienīgi šo Memo Learn sadaļu, ko jūs tikko redzējāt. Tikai vienīgi šādam mērķim, ka, hei, es gribu nodrošināt šo iekšējo e-apmācību sadaļu, gan tematiskās darba aizsardzības, piemēram, gan arī šīs savas iekšējās. Vai ne? Tie, kas tādi ilgāki mūsu klienti, viņi var nodrošināt visas 3 vajadzības. Instruktāžas šīs obligātās, ko mēs šodien arī mācījāmies, ka varbūt nesaucam vairs par instruktāžām, bet apmācībām. Bet šobrīd vēl, protams, tas būs labāk saprotams. Otrs, tātad tematiskās, trešās jūsu iekšējās. Tas, laikam, galvenais par šo, un tad ir viens tāds ļoti, varam atgriezties pie skatītāja jautājumiem, un viens ir ļoti tas, kas daudz tiek uzdots Elvī, vai ne? Vai apliecības tas, ko mēs ģenerējam priekš tematiskajām šīm darba aizsardzības apmācībām, kā Kāriņš un citas. Vai viņas ir derīgas un ko par tām saka valsts uzraugošās iestādes, vai ne? Jā, šis jautājums ļoti bieži izskan mums to uzdot. Tātad faktiski ir tā, ka apliecības, kuras sistēma ģenerē, ir atbilstošas. Tās tiek pieņemtas arī no valsts uzraugošu institūciju puses, bet vērš uzmanību uz to, ka šīs apliecības nekādā veidā neizstās instruktāžas, kas ir ievada apmācība un instruktāža darba vietā. Faktiski tas, ko jūs nodrošināt ar šī produkta izmantošanu, ir tematiskās apmācības konkrētā darba aizsardzības jomā. Jā, paldies Elvijam. Tātad apliecības ir, jā, viss ir kārtībā, teiksim tā. Tātad droši var uzrādīt, ka jūs to darat, tas jums nāk kā liels plusiņš, īpaši pie notikušiem nelaimes gadījumiem, ka jūs domājat par cilvēku labklājību un veselību darba vietā, ka jūs specifiski viņus apmācat konkrētos darbos. Ja jūs paskatīsiet konkrēti arī juridisko regulējumu, tad 749. ministru kabineta noteikumos ir ierakstīts, ka darba devējiem ir jābūt pierādāmām arī tematiskajām apmācībām. Un šis ir veids, kā viņas var pierādīt caur šo certifikātu, ko sistēma jums uzģenerē. Pēdējām, kas tiek atstātas sistēmā. Jā. Un tad vēl viens jautājums ir, cik ilgi derīgas ir tās darba aizsardzības tematiskās apliecības. Mēs jau laikam šim pieskārāmies, bet šis vienmēr ir tas, kas ir lielais šoks, ka tā ir tā lielā pārmaiņa, vai ne? Jā, ka lielākoties tātad apliecību termiņus nosakat jūs paši. Kā jūs redzējāt sistēmā šajā demonstrējumā, jūs paši nosakat, cik bieži jūs vēlaties atkārtot konkrēto kursu un cik bieži ir nepieciešams izsniegt šīs apliecības. Vai tu jūs darat reiz nedēļā, vai vienreiz gadā, vai vienreiz 5 gados, tā ir jūsu paša izvēle. Mēs jums to neuzspiedīsim. Tas ir atbilstoši jūsu darba specifikācijai. Tā, un mums ir vēl viens jautājums no slaido. Tad jautājums, vai būtu iespējams pievienot arī personalizācijas testu darbiniekiem? Es saprotu, ka tas ir pielāgojams tests darbiniekiem. Jā, principā jā. Tad, ja tas ir tā domāts, ka teiksim, es šo testu gribu uzdot tikai un vienīgi vienam darbiniekam vai šī amatam konkrēti, jā. Tas, ko es iepriekš rādīju ar tiem kritērijiem, ja jūs redzējāt, tad principā tas to arī nosaka. Kursus veidoja dažādus. Mums ir šādi pat piemēri arī vairāk varbūt šiem te, ar pārtiks uzņēmumiem saistītajām apmācībām, kur tik tiešām bārmenim ir viens apmācība veids, un teiksim, tie, kas strādā ar gaļu, pilnīgi cits, bet viņi tur pat grozās, kā saka, šiem te jautājumiem. Jā, mums vēl ļoti interesants jautājums ienāca, no kura laika Memo Learn jau varēs sākt izmantot tie, kuri jau strādā ar Memo sistēmu. Principā, šis ir laikam vissāpīgākais jautājums. Nē, es nepiekrītu pilnīgi, es tev oponēšu kā politiķis, bet mēs līdz šim, šis ir tāds, kā jūs saprotat, tāds, akala anglicisms launčošanas pasākums šim risinājumam tādā plašākā izpratnē. Atsevišķiem klientiem, tā skaitā arī māju, jau esam tikušies un rādījuši šo visu. Tas ir pieejams lietošanai. Sazināties ar mums, ar projektu vadītāju vai ar savu atbildīgo speciālistu. Mēs ar katru klientu, jebkurā gadījumā strādājam vienmēr individuāli. Skatāmies, vai jums ir jau esošās e-apmācības sistēma, viņas ir jāpaceļ uz jauno vidi, kā mēs rīkosimies ar šo satura ievietošanu. Katrā ziņā atbildot šo jautājumu, rīks ir pieejams. Es domāju, sāpīgs vairāk ar to, ka noteikti būtu jāmin, ka šis rīks nebūs visiem bezmaksas pieejams. Tas noteikti ir sāpīgs, ko es ar to domāju. Tātad tas būs par skars atsevišķu izmaksu pozīciju. Bet par to jau, kā Raivis minēja, jārunā ir individuāli, jo viss ir atkarīgs, ko jūs tur gribat iekšā redzēt, cik lielus apjomus un visu pārējo.
Tā ka, ja kādam ir interese par to individuāli, var uzrakstīt, sazināsies, izskaidros, izstāstīs un arī vienosies par citām pozīcijām. Un sevišķi tie klienti, kam šobrīd ir liels budžets uz darba aizsardzības apmācībām, kas ir šīs tematiskās, kur jūs maksājat vai nu mūsu mācību centram vai kādam citam, jūs principā šo budžetu varat pārcelt šī risinājuma abonēšanai un ieviešanai. Tad faktiski, kā jau reiz teicu, tā būs konkrēta abonēšanas maksa, un par to jau sīkāk, kā jau teicu, jūs varat rakstīt mums. Skaidrs, laikam ir jau, kas saka, stundu 20 pagājušas, nedaudz vairāk, tā ka, atvainojamies vēlreiz par nelielu tehnisko ķibelīti pa vidam, bet, gadās arī tā, ja. Viss kārtībā, tā ka, Prieks, ka bijāt kopā ar mums šajā webinārā. Ceru, ka saņēmāt arī atbildes uz visiem saviem jautājumiem. Ja gadījumā kādi jautājumi ir palikuši neatbildēti, droši tos varat rakstīt mums e-pastā, sniegsim jums atbildi, un tiem, kuriem interesē šis jaunais risinājums, droši sazinieties, individuāli ar katru izrunāsim, izstāstīsim. Tur nevajadzētu būt nekādam papildus satraukumam. No savas puses saku jums lielu paldies par dalību šajā webinārā. Paldies Raivim arī. Jā, paldies mūsu arī runātājiem, kas šodien bija kopā ar mums. Novēlam jums jauku atlikušo šo darba dienu un veiksmīgu tikšanos citos webināros. Tā.